Tipu tapu pasaciņa. Vietnamas pasaka. Nieks par 8 monētām. Sirmā senatnē grūti pat atcerēties, kurš imperators toreiz zemi pārvaldīja, dzīvoja kāds vīrs. Viņa muļķībai nebija gala. Kādu dienu saslima viņam sieva. Vīrs sievu gauži mīlēja, taču nezināja, kā viņu iepriecināt. Ko tu gribētu? Varbūt gaļu? Pasaki tikai, es iešu un nopirkšu visgaršīgāko. Sieva nejutās labi, un viņai nepavisam negribējās daudz runāt, bet vīrs kā par spīti taujāja un taujāja. Sieva sadusmojās un teica: Tu vaicā, ko es gribētu, kādu gaļu es būtu ēdusi, nopērc man kādu nieku. Vīrs pabrīnījās, viņš vēl nekad par tādu zvēru nebija dzirdējis. Viņš paņēma 8 monētas un devās uz tirgu. Apstaigāja visas pārdevēju rindas un visiem jautāja, vai kāds nepārdodot nieku, taču ar tādu zvēru neviens netirgojās. Diena jau sliecās uz vakarpusi. Muļķa vīrs noskuma, neviens nekur nieku nepārdeva. Viņš devās atpakaļ uz mājām. Pa ceļam viņš pamanīja upi un tajā tīru dzidru ūdeni. Vīrs sadomāja izpeldēties, noņēma gurnu apsēju un ielēca ūdenī. Nopeldējās, izkāpa malā, bet gurnu apsējs, kā teikt, kaut kur arī bez spārniem bija aizlidojis. Muļķis slāja meklēt savu apsēju. Pienāca pie kāda ciema. Redz, ļaužu pūlis lēnām kustas, kādu bērē, bet pa priekšu nes karogu. Muļķa vīrs neskādēļ iedomājās, ka karoga vietā nes viņa gurnu apsēju. Pieskrēja nesējam klāt un kliedza: Nešķīstie! Kā jūs uzdrošinājāties ar manu gurnu apsēju pavadīt mirušo? Ļaudis sašuta un par tādu izlēcienu muļķa vīru krietni iekaustīja. Viņš pārskrēja mājās, raudāja un sūdzējās sievai. Es paņēmu 8 monētas un nolēmu, nopirkšu tev nieku, nokaušu, izvārīšu un pacienāšu tevi gods godam. Taču nieku nopirkt neizdevās. Atpakaļ ceļā man ienāca prātā upē nopeldēties. Izkāpu no ūdens, skatos, nav mana gurnu apsēja, šis kā gaistin pagaisis. Domāju, gan jau tuvējā ciemā atradīšu, bet kurnu, mani tikai piekāva. Ai, tavu postu, kāpēc tad tevi piekāva? Sieva taujāja. Vīrs noslaucīja asaras un stāstīja. Es domāju, ka viņi no mana gurnu apsēja iztaisījuši karogu un ar to iet mirušo apglabāt. Pieskrēju, viņus apsaukāju, pieprasīju apsēju atpakaļ. Ai, tavu postu! Sieva iesaucās, vai tad ar gurnu apsēju iet mirušo apglabāt? Ja mirušo nes un kāds iedomājas klaigāt, tad tādu nekauņu piekaut arī nav nekāds grēks. Kad citā reizē redzēsi, ka ļaudis iet barā, pieej klāt un 3 reizes skaļi ar skumjām balsīm pasaki: Oho, oho, oho! Tad tev neviens pat pirkstu klāt neliks, bet vēl uz bēru mīlestību ielūgs. Muļķa vīrs nožēloja savu rīcību un klusām pie sevis atkārtoja: Oho, oho, oho! Viņam šie vārdi likās gauži jocīgi. Gaismai austot, muļķa vīrs piecēlās un atkal devās uz tirgu pirkt nieku. Viņš staigāja, bet arī šoreiz nenopirka. Viņš bija nodomājis iet mājās, kad viņam pretī nāca kāzinieki. Viņš labi atcerējās vārdus, kurus sieva viņam bija iemācījusi. Izstumdīja kāzu viesus un ar skumjām balsī 3 reizes skaļi noteica: Oho, oho, oho! Kāzinieki nodomāja, ka šis cilvēks nav pie pilna prāta, viņu ielēnca un kārtīgi nomizoja. Muļķa vīrs saķēras galvu rokās, joza uz mājām, raudāja un sūdzējās sievai. Es gāju pirkt tev nieku, skatos, nāk kāzinieki pretī. Atcerējos, ko tu man vakar mācīji,
3 reizes skaļi pateicu: oho, oho, oho! Bet zini, es gan nedzirdēju, ka mani kāds būtu aicinājis uz mīlestību, taču piekaut gan piekāva pamatīgi, galva vienos zilumos, tikko līdz mājām atvilkos. Sieva sāka smieties un teica: cilvēki svin kāzas, priecājas, bet tu sauc kā bērēs savu oho. Protama lieta, ka par to var piekaut. Nākamajā reizē, ja tu sastapsti kāziniekus, paņem beteli, pasniedz to līgavainim ar līgavu un saki: lai šāda laime jums dzīvē nereizi vien uzsmaida. Muļķa vīrs labi iegaumēja sievas teiktos vārdus, visu vakaru un pat naktī atmodies tos atkārtoja. No rīta atkal devās meklēt nieku. Nopirkt gan to nenopirka un nāca uz mājām. Ceļmalā ļaudis kopā salasījušies ņēmās dzēst ugunsgrēku. Muļķis neapjuka, paņēma beteli, pieskrēja pie mājas saimniekiem un tos apsveica. Lai šāda laime jums dzīvē nereizi vien uzsmaida. Jā. Nelaimes piemeklētājs saimnieks, kuram jau tāpat bēdu bija gana, nodomāja, ka šis pats būs arī dedzinātājs, sagrāva muļķa vīru un gribēja stiept pie tiesas, bet pārdomāja. Pats viņu pamatīgi piekāva. Muļķa vīrs pārbijās un sāka lūgt piedošanu. Ļaudis beigu beigās nojauta, ka viņš ir muļķa prātā un palaida vaļā, lai iet savu ceļu tālāk. Muļķa vīrs atgriezās mājās, raudāja un sūdzējās sievai. Šodien es atkal devos nieku pirkt. Skatos, ļaudis sanākuši ugunsgrēku dzēst. Atcerējos, kā tu man vakar mācīji. Paņēmu beteli un gāju pie saimnieka. Lai šāda laime jums dzīvē nereizi vien uzsmaida, es viņam saku, bet viņš mani nedomāja aicināt uz dzīrēm, toties pamatīgi iekaustīja. Cilvēkus piemeklējusi liela nelaime, izcēlies ugunsgrēks, bet tu lien viņus apsveikt. Ja vēl kādreiz redzi tādu nelaimi, paņem grābekli vai kapli, palīdz cilvēkiem, tad tev pateiksies par palīdzēšanu. Nākamajā dienā muļķa vīrs pamodās pāgrāk un atkal devās uz tirgu. Gāja gar lauku un redzēja 2 plēšas, viens ar otru saķērušies, bet blakus zemē mētājas grābeklis un kaplis. Muļķa vīrs paķēra kapli un sāka kaušļus dauzīt. Tie pārstāja kauties, apmetās virsū muļķim un to stipri piekāva. Viņš pārskrēja mājās, visu izstāstīja sievai. Sieva smējās. Ja cilvēki kaujas, bet tu viņus vēl ar kapli slānī, tad nav ko žēloties, ka arī pats dabū. Citā reizē, ja redzi 2 kaujamies, met šiem apkārt līkumu. Muļķis klausījās, mādams ar galvu. No rīta atkal devās uz tirgu. Gāja, ieraudzīja kaujas 2 meža baloži. Muļķis atcerējās, ko sieva viņam vakar bija mācījusi. Nobijās, ka iekulsies nepatikšanās un mezdams lielu līkumu diedza uz mājām. Atskrējis elsdams pūzdams stāstīja sievai. Kādas briesmas! Es eju uz tirgu nieku pirkt, skatos 2 meža baloži plūcas. Nobijos, kaut tikai man nepatikšanas nesanāktu. Skriešus metos uz mājām, tikko izglābos. Sieva smējās un teica, kādas tur nu nepatikšanas var būt, ja 2 meža baloži plūcas, lai šie villojas. Tu varēji tiem klusi piezakties klāt, saķert un atnest uz māju. Cepts balodis ar jauniem bambusa dzinumiem ir liels gardums. Muļķa vīram kļuva palaistā medījuma žēl. Viņš aizskrēja paskatīties, vai baloži vēl nekaujas. Taču baložu vairs tur nebija. Toties kalna pakājē viņš pamanīja tīģerieni ar tīģerēnu. Viņš atcerējās, ko sieva bija ieteikusi, nopriecājās, ka šoreiz būs veiksme. Muļķa vīrs piezagās tīģerienai klāt, gribēja jau to sagrābt, bet tā briesmīgi ierēcās. Ja nebūtu piesteigušies mednieki, zvērs būtu muļķa vīru saplosījis. Pieklibodams un pusdzīvs, muļķa vīrs pārvilkās mājās. 3 dienas sagulēja, līdz no pārbīļa atguvās.
4. dienā piecēlās un atkal gāja nieku pirkt, lai sievu iepriecinātu. Viņš staigāja, meklēja, nekur nevienu tādu nieku nepārdeva. Muļķis noskuma. Pēkšņi pamanīja, pretī viņam nāk neveiksmīgs tirgonis. No paša agra rīta gribējis pārdot kaķi, bet neatradies neviens, kas pat par cenu apjautātos. Muļķa vīrs piegāja pie tirgoņa un vaicāja. Tēvocīt, ko jūs tur pārdodat? Tirgonis nodomāja, ka viņu izsmej, noskaitās un atkliedza. Vai tad neredzi? Nieku pārdodu. No prieka muļķa vīrs uz augšu palēcās. Viņš atdeva tirgonim bez kaulēšanās visas savas 8 monētas, paņēma kaķi un diedz uz mājām. Bet tirgonis par muļķi nosmējās un no sirds nopriecājās, ka beigās izdevies kaķu pārdot. Muļķa vīrs, stiepdams kaķi uz mājām, steidzās un izmirka vienos sviedros. Pamanījis dīķi ar dzidru ūdeni, viņš sadomāja izpeldēties. Nekā muļķis nevarēja izdomāt, kur atstāt savu dārgo pirkumu. Tad viņš noņēma savu gurnu apsēju, apsēja to kaķim apkārt un atstāja dīķa malā, bet pats ielēca ūdenī. Nopeldējās, izkāpa malā, ne vairs nieka ne gurnu apsēja. Savā mūžā muļķa vīrs nebija tādu nelaimi piedzīvojis. Viņš vaimanāja, raudāja, skraidīja gar dīķa malu, visus tuvējos krūmus izlodāja. Ļaudis apstājās, neviens nekā īsti nevarēja saprast. Muļķa vīrs skraidīja šurpu turpu un klaigāja. Nieks un nieks! Ļaudis neziņā saskatījās un paraustīja plecus. Cilvēks noskaities bēdīgs, bet atbild, ka viss ir nieks. Garām gājēji brītiņu pastāvēja un gāja tālāk. Muļķis tikai skraidīja un vaimanāja. Pēkšņi pameta acis uz dīķi un tā skaidrajā ūdenī ieraudzīja savu nieku. Brīdi atkal dīķī sāka tvarstīt nieku, bet nekā neizdevās saķert. Par laimi garām skrēja kāds puika, pamanīja kokā kaķi un ievaicājās. Kas tur kokā tup? Muļķa vīrs pacēla galvu un ieraudzīja kokā tupam savu nieku. Viņš no prieka iebrēcās un sāka rāpties kokā. Muļķa vīrs saķēra kaķi, piespieda to cieši sev pie krūtīm un joza uz mājām. Jau pie vārtiem pilnā balsī viņš sauca sievai. Sieviņ, skaties, es tev šodien nopirku nieku un tūlīt tevi pacienāšu. Dzirdot muļķa vīru klaigājumu, ārā palūkojās kaimiņi. Viņi ieraudzīja kaķi un sāka skaļi smieties. Kaķis, kaķis! Arī sieva iznāca pagalmā. Viņai bija gan kauns ļaužu priekšā par savu dumjo vīru, bet reizē arī priecīgs prāts, ka vīrs viņu tik gauži mīļo. Laikam jau ļaudīm taisnība sakot, pret muļķību diez vai zāles atradīsi.